Mēs ieraudzīsim, kad ieslēgsies. Man sākt uzreiz runāt, ja? Nē, jūs man prasīsiet. Jā, jā savādāk. Labdien! Šodien mēs kopā ar avīzi darīsim kopā un Rīgas apsaimniekotāju asociāciju parunāsim tādu jautājumu kā siltuma uzskaite. Jo nāk jauna apkuras sezona un visi dzīvokļu īpašnieki, protams, gribēs maksāt tikai par to siltumu, kuru viņi patērēja un saņēma. Kā tas ir iespējams, kā var ietaupīt un kādas investīcijas ir nepieciešamas, lai tiešām sāktu ekonomēt siltuma enerģiju, mums pastāstīs šodien kompānijas Sano pārstāvis. Es došu vārdu. Jā, labdien! Jā, man sauc Edvins Lapinskis, es esmu no kompānijas Sano, valdes loceklis, jā. Mēs ar ūdens un siltuma uzskaites iekārtām darbojamies jau vairāk nekā 30 gadu Latvijā, jā. Un ja mēs runājam konkrēti par siltumu, jā, tad faktiski ir divas iespējas, jā, kā var maksāt pēc siltuma, pēc patērētāja, jā. Tas ir viena iespēja ir siltumskaitītājs uzstādīt katrā dzīvoklī, jā. Nu, tas ir tādā gadījumā, ja to ļauj apkurs sistēma, ja viņi ir tā izveidot, ja. Bet, pārsvarā, ja mēs runājam par tādām vecām celtnēm, padomu laika celtnēm, ja, tad ir otra iespēja, kā var ekonomēt siltumu un maksāt pēc patērētā. Tas ir tā saucamās individuālais siltuma uzskaite, ja, vai tautā viņas sauc par alokātoru uzstādīšanu, ja. Nu jā, tā kā tas ir. Gribēju uzreiz pajautāt, tātad jūsu kompānija strādā jau 30 gadus, un cik mājas jūs jau aprīkojāt ar tādām sistēmām? Latvijā mēs pirmo māju uzstādījām pagājušā gadsimtā, ja, 99. gadā, ja, tā kā uz šo brīdi tas ir vairāk pa simtiem mājas, ja, tas ir kaut kur pie 400-500 mājas, ja, kas ar šādu sistēmu tiek apkalpota. Labi, tad nākamais jautājums. Kādas mājas ir vairāk ieinteresētas uzstādīt šādas sistēmas? Varbūt tās ir jaunceltnes, varbūt tās ir padomju laikā sērija veida mājas. Jā, principā sākām mēs, protams, uzstādīt pagājušā gadsimtā, ja, tur bija tikai vairāk padomu laika mājas, ja, tā kā tās ir tās pirmās mājas, ja. Bet šobrīd, ja tās populārākās vietas, kur mēs uzstādām, tas ir tad, kad notiek māja renovācija. Tad notiek viss apkurs sistēmas sakārtošana, ja, un tad arī pie siltināšanas un pie visas tās sistēmas sakārtošanas, tās investīcijas uz individuālo siltumu uzskaiti faktiski ir ļoti minimāls. Labi, es tad kā dzīvokļu īpašniece jums uzdošu ļoti svarīgu jautājumu. Vai alokātoru vai skaitītāju uzstādīšana tiešām palīdz ietaupīt naudu? Jā, protams, jā, tas ir tāpatās kā elektrības skaitītājs vai ūdens skaitītājs, jā. Ja jūs ejat ārā no mājas, ja, jums ir iespēja noregulēt to radiatoru sev vēlamā temperatūrā, ja, un ja jūs ejat no mājas ārā, jums nav nepieciešams, teiksim, 22 grādu dzīvoklī, ja, jūs viņu varat atstāt uz 18 grādiem, ja. Tātad līdz ar to jūs samaziniet to siltumu patēriņu savā dzīvoklī, kas atstāja iespaidu arī uz kopējo mājas patēriņu, kas ir mājas ievadā, ja? Un līdz ar to rodās tā ekonomija. Ja? Labi. Es saprotu tā, ka jūsu kompānija piedāvā arī alokātoru datu nolasīšanu. Jā. Un ko tad jūsu prakse rāda, cik liela varētu būt tā ekonomija un cik ātri cilvēki pierod regulēt savus radiatorus un tādā veidā taupīt? Jā, ir ļoti labi piemēri, ja, kur ir viena māja, pilnīgi līdzīgas mājas ir blakus, ja, un vienā ir regulēšana bez alokātoriem, un otrā ir regulēšana ar alokātoriem. Ja? Un tā starpība ir kaut kur no 20 līdz 25% kopējais samazinājums. Tur, kur ir
tur, kur ir iespēja regulēt un arī uzskaitīt. Aha, tur, kur cilvēki regulējot, uzreiz var redzēt arī pašu ietaupījumu naudā. Tieši tā, jā. Tas cilvēkiem liek motivēt, jā, jo, ja netiek uzskaitīts, jā, tad cilvēks var nogriezt un var nenogriezt, jā. Bet līdz ko ir skaitītājs, tas ir tāds motivators. Jā, labi, tad nākamais jautājums, kā mūsu mājai saprast, kas mums ir labāk un izdevīgāk, alokātori vai siltumskaitītāji? Parasti notiek tā procedūra, pie mums griežās mājas apsaimniekotājs vai mājas aktīvists, ja? Mēs tur uzdodam pāris jautājumus, ja? Noskaidrojam, kādā apkurs sistēma ir, kā sakārtot, ja? Un no tā mēs arī varam uzreiz noteikt, kas ir izdevīgāks, vai siltumskaitītājs, vai alokators, jo tās investīcijas ir jābūt saprātīgas, jo, protams, ka viņas ir jāatpelna. Jā, bet kādas faktori vispār ietekmē šo izvēli? Jā, principā pārsvarā, ja ir tā vecā apkursa sistēma, ja, kur nav iespējams uzlikt siltumskaitītājs, ja, jo siltumskaitītājs ir jāuzliek uz katra radiatoru pie vecās apkursa sistēmas, ja, tad pārsvarā, ja viņi netiek visa pārbūvēta, ja, tad faktiski tā ir tie saucamie alokātori, tiek uzstāti. Gadās arī, protams, tā, kad iedzīvotāji gatavi visu apkursa sistēmu pārbūvēt, ja, tad var arī likt siltumskaitītāju. Un kas ir precīzāks tomēr, skaitītājs vai alokators? Principā tas nav iespējams arī noteikt. Ja? Nav šeit tāda cīņa pa precizitāti, ir cīņa pa investīcijas apmaksāšanos, lai cilvēks maksātu par savu siltumu nevis tur 100 eiro, bet 30-40 eiro mēnesī. Ja? Teiksim tā. Precizitāte te ir ļoti grūti noteikt, un te ir vairāk doma, lai cilvēks atpelna savu ieguldīto naudu, un lai viņš neiztērē 5000 un iekonomē 100 eiro. Jūs tagad ļoti labu tēmu pacēlāt par naudu. Un jautājums, protams, ir tāds, varbūt jums ir kāds no pēdējiem piemēriem, kuru jūs varētu mums izstāstīt, cik lielas investīcijas tomēr bija vajadzīgas no mājas, lai aprīkotu visu dzīvokļus. Jā, es tā aptuveni pateikšu tās cenas, tas ir kaut kādi 40 eiro. Ar uzstādīšanu maksās viens alokators, ja? Ja jums ir 3-4 radiatori, tas ir kaut kāds 100-120 eiro, ja? Tas ir pie nosacījuma, ja jums ir termoventils, ja? Termoventils ir papildus izmaksas, ja? Un tur var būt viņas ļoti dažādas, ja? Viņas var būt no 100 eiro līdz 300 eiro, ja? Viss ir atkarīgs, kāda ir jums tās apkursa sistēma, ja? Kādā veidā. Bet ja jums ir jau termoventils, radiators ir aprīkots ar termoventilu, ja? Tāpat alokators ar uzstādīšanu maksās kaut kur 40 eiro. Labi, un cik maksā ikmēneša nolasīšana? Ikmēneša nolasīšana maksā kaut kur eiro 20 no dzīvokļa. No dzīvokļa. Jā. Es tā domāju, ka mēs varētu palūgt arī pašu apsaimniekotāju mums izstāstīt. Igoru Trupko, Rīgas apsaimniekotāju asociācijas pārstāvi un arī namu pārvaldnieku. Igors? Jā, šeit gribu atzīmēt divas lietas. Pirmais, to, ko jūs runājat par skaitītājiem un alokātoriem. Mums jāsaprot, ka skaitītājs norādīs konkrēti siltumenerģijas patēriņu dzīvokļi. Alokators arī praktiski norādīs, cik patērēta siltuma, bet ņemot vērā, ka mums ne visi dzīvokļi atrodas mājas vidu, bet arī daudzi dzīvokļi atrodas pie galasienām, tad veidojas netaisnīgumā principi, kad dzīvokļi, kuri pie galasienām, patērē siltumenerģijas krietni vairāk nekā tie, kuri pa vidu. Dzīvokļi, kuri atrodas augšējais stāvs un apakšējais stāvs, arī nevienādi patērē. Un šajā situācijā ar skaitītājiem veidojas problēmas, jo kāds dzīvokļa īpašnieks nesaprot, viņi pārgāja no vecas sistēmas uz jaunu, un tagad pēkšņi viņi neko neieguva. Bet tie, kuri mājas vidu, tie ir ieguvējumi.
Tāpēc skaitītājus pielieto tikai jaunbūves, jaunas mājas, kuri pilnīgi atbilst energoefektivitātes prasībām, normāla, lai viņam ir siltumizolācija, mazi siltumenerģijas patēriņi. Bet ar šiem alokatoriem viņi sanāk tā, ka viņi ir kā uzskaites mehānismu, ar kuru palīdzību var godīgi sadalīt starp visiem dzīvokļa īpašniekiem, pielietojot energoauditorā un programmētajā, kā pateikt, algoritmu, un tad šajā situācijā, cik tie dzīvokļi, kuri atrodas pa perimetru līdz pārējiem dzīvokļa īpašniekiem, samazināt starp sevi to siltumu daudzumu. Un tad ir tie algoritmi, un ar koeficientiem viņi sadalās. Tātad tiem dzīvokļiem, kuri mālas, viņam samazinājas, jo viņi patērē vairāk siltumā tikai tāpēc, lai vidus, kuri dzīvokļi ir, patērē mazāk. Tātad piemērot kaut kādu koeficienti, lai taisnīgāk sadalīt šo. Lai būtu taisnīgais princips. Taisnīgumu var panākt, diemžēl, tikai ar alokatoriem, jo pretējā gadījumā, ja liekam skaitītājus, tad cilvēki pasaka, man ir tik megavāti, es gribu samaksāt par šo megavātu cenu un visu. Un ko jūs teiksiet par ietaupījumu? Vai tiešām alokatori palīdz cilvēkiem taupīt siltumu? Jebkura uzskaites sistēma, kura ir ievesta mājai, palīdz ietaupīt, jo cilvēks sāk patērēt siltumu tik, cik viņš vēlas, un viņš saprot, ja būs pilnīgi atverti radiatori vai daļēji, tātad vienā gadījumā viņš maksas vairāk, otrā gadījumā maksas mazāk. Nākošais mums pa visu šo periodu, kamēr kāds darīja, ko gribēja, un tad, kad nebija alokatori, vieni un skaitītāji, vieni otri salika dzīvokļus lielus radiatorus, veica pārbūves, un tad veidojas tā, ka viņam ir ļoti karsti. Šodien lūdzu. Grib ļoti karsti, maksa daudz. Grib mazāk, samazina mazāk. Bet obligāti jābūt vai pārbūvēta, vai savesta kārtība, apkures sistēmas, jābūt tā saucamās pārējām mehānismam, lai tajā momentā, kad cilvēki saistēsies ciet radiatoru, lai citi dzīvokļu īpašnieki saņem siltumu. Un praktiski visas mājas, kuras ir ievietota šī uzskaites sistēma, vai māja ir nosiltināta vai nav nosiltināta, ir ietaupījums, un aprēķini rāda, ka vidē tas ir 14%. Labi, sapratu. Varbūt tad jums ir kāds no pēdējiem piemēriem, par kuru jūs varētu pastāstīt. Uz kaut kādu mājas piemēra, cik maksāja šāda sistēma un kāds bija efekts? Saprotiet, mūsu gadījumā iedzīvotāji uzstāda šo sistēmu tad, kad viņi piedalās renovācijā. Jo praktiski renovācijas ietvaros tiek mainīti radiatori, tiek savesta apkures sistēma, un pie reizes ir salikti šie alokatori, un tad cilvēki ir droši, ka būs viss kārtībā. Tad nākamais jautājums, ja māja nav renovēta un nedomā par renovāciju, vai ir jēga uzstādīt alokatorus? Šai situācijai vajag izpētīt apkures sistēmu, un ja apkures sistēma nav tehniska risinājuma aprēķināta, diemžēl arī alokatorus grūti uzstādīt, jo tad vajadzēs matemātiski aprēķināt, cik maksāt tie, kuri pirmā kāpņu telpa, pēdējā kāpņu telpa maksā. Tos koeficientus tā kā notiek. Tos koeficientus nākošais. Mēs varam uzlikt alokatoru, bet ja mēs nevaram uzlikt termoventili, nav jēgas nekādas, jo tu nevar regulēt. Ja tu liek termoventili, bet tev nepareizi sabūvētā apkures sistēma nav pārējas, tad bija gadījumi, kad cilvēki salika termoventili un visi dzīvokļi, kuri ir augšā, palika bez apkures. Tā kā šeit jādara viss specialistiem un vismaz jābūt izstrādātam projektam,
lai visu to Man izdarītu. tad jautājums Sano ekspertam, kāds ir jūsu viedoklis? Ja māja tomēr nedomā par komplekso renovāciju, vai ir jēga un iespējas uzstādīt uzskaits? Nu jā, es teikšu tā, ka tas ir daudz sarežģītāk, ja? Bet jēga ir, ja? Jo apkurs sistēma tāpat agri vai vēl vajadzēs savest kārtībā. Ja? Vienīgais ir jāsaprot, ka tās investīcijas, protams, lēnāk atmaksāsies nedaudz, ja? Bet to, teikšu tā, to var darīt, ja? Bet vienkāršāk ir, protams, pie mājas renovācijas. Bet tā kā mēs jau sākām likt iepriekšējā gadsimtā, kad nebija tādas renovācijas, tā kā pieredze mums arī ir tādos gadījumos, ja, to var likt, bet ņemot vērā, ko jau mums iepriekš Trupko kungs arī pastāstīja, tās nianses, kas var gadīties, ja nav tā renovācija notikusies. Ir tā, ka vienai otrai mājai šī sistēma sakārtota jau no pašas celtniecības brīža tā, ka alokatorus var uzlikt. Bet ir mājas, kuras nepārbūvēt sistēmu, nevar uzstādīt to regulējuma termoventili. Ja mēs nevaram uzstādīt bez pārbūvēs termoventili, tad alokatorus mēs nevaram likt. Pa labu vairāka lielāka daļa māju ir sabūvēta tā, ka var šodien regulēt. Labi, kungi, man pēdējais jautājums. Tagad mums bija tā lielā enerģētiskā krīze un ļoti liela tarifi. Vai tas kaut kādi sekmē iedzīvotāju interesi par individuālu uzskaiti? Jā, tas tajā brīdī ļoti sekmēja. Tas bija 2 gadi atpakaļ. Jā, tad bija ļoti liels pieprasījums. Visādos veidos mēģināja cilvēki gan šā, gan tā darīt. Jā, un tad varēja just, kad ir ļoti liels. Tātad, jo dārgāks ir siltums, jo lielāka ir interese un arī jo ātrāk atmaksājās. Protams, jā. Labi. Paldies. Tad, līdz nākamajai reizei. Paldies jums. Jā, paldies jums. Vislabāk. Vislabāk. Viss, ja?